dienu pēc notikušā šeit mēs redzam, ka laipa tiek tīrīta. Mūsu sastatie bērni stāsta, ka konflikts sācies laipas taigalā, apmēram 20 metru. Šeit mēs redzam, ka ir asins pilieni, un šeit jau nonākot, te vairs nebija spēka sadurtajam jaunietim, un viņš tad arī nokritis. Policija izsaukumu uz notikuma vietu saņēmusi 3. aprīlī pēc 3:00 dienā. Tā kā šī ir cilvēku iecienīta pastaigu vieta, vienā pusē atrodas bērnu rotaļu laukums, liecinieki, kā viens jaunietis vairākas reizes sadur vienaudzi, ir bijuši. Lai arī aizdomās turamā persona 16-gadīgs jaunietis no notikuma vietas bija aizbēdzis, acu liecinieki zināja gan viņa vārdu, gan virzienu, kurā devies. Un ierodoties šīs aizdomās turamās personas dzīvesvietā, tā persona ar tur tika sastapta un tika arī aizturēta, kā arī pēcāk tika nodota valsts policijas darbiniekiem. Kaut kāds plašāks komentārs, kāpēc viņš to veicis šādu nodarījumu noziedzīgu, viņš nesniedz. Nē, nepretojās persona. Viņš jau zināja, ko viņš ir nodarījis. Valsts policijā skaidro, ka abi jaunieši bijuši pazīstami, kopā atpūtušies un tad izcēlies sadzīvisks konflikts. Aizturētais bijis alkohola reibumā. Cik smagi ir nodarītie miesas bojājumi, vēl noteiks tiesu medicīniskā ekspertīze. Cietušais ārstējas Liepājas reģionālajā slimnīcā. Viņa dzīvībai briesmas nedraudot. Aizdomās turētais jaunietis dažādu dienestu redzeslokā nonācis vairāk kārt. Ir gan krimināla procesi par zādzībām, ir gan krimināla procesi par nodarījumiem pret personas dzīvību un veselību. Jaunietis ir aizturēts, atrodas izlaicīgā aizturēšanas vietā, bet tiek lemts jautājums par drošības līdzekļa apcietinājumu piemērošanu. Pērn valsts probācijas dienestā strādāts ar 3707 bērniem un jauniešiem vecumā no 11 līdz 25 gadiem. Tie ir 25% no kopējo probācijas klientu skaita.